Kāpēc es uztraucos? Tas normāli. Tagad ir tas brīdis, kad ir jāaizmirst, kad ir kamera. Un tā ir kā mēs sēdētu miljonus cilvēku priekšā. Nē, tā ir kā mēs sēdētu trietā. Un stāstītu vienam foršam tuvam draugam. To visu ideju. Pašu ideju. Tieši tāpat kā tas bija pašā sākumā, kad mēs stāstījām vienu otrai šo ideju. Jā, tas viss arī bija tā, kad man tā ideja atnāca un tad aizbraucu pie Ingas. Un es vienkārši sāku ieiet tajā laukā, saku, klausies, būtu forši uztaisīt tādu ideju. Iedomājos, būtu tāda platforma, kur tiktu savienoti dažādi līmeņi, kā cilvēki vispār attīstās apziņas ziņā, veselības ziņā, vispār dzīvesveida ziņā. Attiecību ziņā uz sevi, uz citiem cilvēkiem. Un Ingai ir labi norezonējuši šī ideja, jo viņa pati ir tajā laukā visu laiku. Cik gadus es nemācēšu atbildēt, cik gadus tu esi šajā vispār dziedināšanās laukā. Uz cilvēku ķermeni un vispār arī pati individuāli. Un pēc neilga laika es satiku Anniju. Un tāds viss sāka. Gandrīz gads jau pagājis, kopš mēs sākām kustināt šo ideju. Bet tagad, kad es pie sevis tā domāju, arī braucot šeit, man likās tā surreāli, ka beidzot kaut kas notiek, ka mēs kaut ko ierakstīsim, ka par kaut ko runāsim, jo mēs ar Elīnu runājam katru dienu. Katru dienu mēs kaut ko darām, kaut ko plānojam, kaut ko gatavojam, mēs kaut ko taisam. Un liekas, ka tur jau ir ieguldīts tik daudz darbs, bet cilvēki neko vēl no tā īsti nav redzējuši. Mēs tikko esam palaiduši primitīvāko mājaslapu, kur mums ir vīraks. Pagaidām nekas cits arī tajā iekšā nav. Bet man likās, ka tas notiek tik ļoti tieši tā, kā tam jānotiek, jo pat to gadu, kopš janvāra, kad mēs pirmo reizi satikāmies šīs idejas kontekstā, mēs esam tik ļoti, vismaz es esmu tik ļoti personīgi izaugusi un sapratusi to vispār pašu ideju, tā kā līdz šūnu līmenim, tādā ziņā, ka es pati tagad zinu daudz skaidrāk vispār, kas ir tas mans ceļš, ko es gribu iet un kā es to varu apvienot ar to look inside ideju, lai tas tā organiski nāk, jo pirms gada tas nebūtu nācis organiski. Pirms gada man likās, forši Elīna grib darīt kaut ko, kam ir jēga. Es gribu arī iekšā būt. Un tagad es reāli iemiesoju to ideju look inside, skaties iekšpus. Tā kā man liekas, tas timings, tas laiks ir tieši tāds. Bet tas laiks ir vajadzīgs tāpēc, ka dzīvē, ja dabā tā tas arī notiek. Ja mēs paņemam kaut kādu sēkliņu un ieliekam viņu zemē, tad mēs taču neskrienam arī katras 5 minūtes skatīties, cik tālu viņa ir izaugusi. Ja? Mums ir jāļauj šo sēkliņai tomēr piebriest, saprast, ka viņa vēlās attīstīties, jā, tad jārada viņai ir labvēlīgi apstākļi, viņa tur jāplēs siltums, jā. Un tad tikai pēc tam sākās šis te asniņš, un tad jau pēc tam sākās stumbriņš un lapiņu, dziediņu, un līdz augļiem vispār tur ir pat vēl ļoti tālu. Man liekas, mums tagad ir asniņš tāds izdīdzis. Pirmā lapiņa. Jā, ir tikko parādījies mūsu pirmais asniņš, jo veselu gadu tā sēkliņa ir briedus, un viņa ir vākus arī sevī spēku, informāciju, jā. Arī to mūsu pieredzi, jo tas ir kaut kas tāds, ko mēs darām pirmo reizi. Un mēs taču katru esam ikdienā arī ļoti aizņemti. Mums ir savs darbs, mums ir sava ģimene, savi draugi, savas lietas. Un šādi projekti prasa diezgan ilgu laiku. Un milzīgu enerģiju. Tā kā milzīga enerģija. Man liekas, tas vismaz manā gadījumā, pirmkārt pa gadu, kā tu pats esi izmalies un izmainījies, es pat teiktu. Kā es esmu teikusi, jebkura ideja, pirms tu viņu uzsāki, sākumā izmainīs tevi. Un tikai tad viņai būs kaut kāda vieta un telpa ienākt vispār. Jā, viņa tikai tagad var piedzimt, jo mēs esam saintegrējušies ar to. Arī pats nosaukums teorētiski, ka tu skatīties iekšpus, jeb look inside. Tas ir viss, ko mēs esam darījuši gadu laikā. Jā, tas ir viss. Respektīvi, introspekcija visu laiku ir bijusi uz sevi, kas man sevī vēl ir jāizmaina, lai es vispār spētu tādu ideju ienest šeit. Tas bija tas garo matērijas savienojums, kāds īsti notiek. Jo tev sākumā ir jāatkabinās no visa tā, kas tev vispār liedz aiziet uz to ideju. Un tad ir pagājis principā pietiekami ilgs laiks, lai tu būtu vieta ienākt šobrīd. Tā mēs šeit esam. Un kas man vēl patīk, kad kaut kā izdevās apvienot, principā šajā gadījumā sākums ir no 3 paudzēm.
Jo Anija, principā, ir mana jaunākā sēkliņa. Viņa ir tas, kā es viņu saucu par to jauno laika cilvēku, teiksim tā. Tie visi jaunie, kas nāk ar pilnīgi citu informāciju. Viņiem nav viss tā mūsu vecā smagā bagāža, tā kā kuru mēs... Soma plecos un vēl 2 lielas somas. Zin, kā visiem jau ir bagāža, bet salīdzinoši. Bet salīdzinoši tā enerģija, kas, pieņemsim, no tevis nāk, viņam noteikti būs daudz vieglāka, pat ja ir tā bagāža, nekā, mēs jau padzīvojuši bišķi ilgāk šeit. Labi, Elīna, mums nav tik liela starpība. Bet ir. Bet man liekas, ka tas ir tā burvība tajā, kad ir tā paudžu spektrs, un katra paudze tomēr piedalās ar to savu ieguldījumu dzīvē, un tajā, kas ir saprasts, un tajā, kas ir izzināts, un Inga, tas, kā Inga spēja stāvēt ar 2 kājām uz zemes, tas bija tas, ko es visu dzīves meklēju. Cilvēku nevis, kurš ir tikai tur, bet kurš spēja saprast, ka šīs 2 lietas ir jāsavieno, ka mēs vēl joprojām esam šeit, mēs esam šajā planētas Zeme, un mums ir jāiemācās šīs 2 pasaules savienot. Un tas, man liekas, ir ļoti, ļoti skaisti, kad ir tā vecumu gradācija, kas spēja katra vienotru papildināt. Tieši tā, un mēs arī domājam, ka mēs arī ar šo te vecuma gradāciju varēsim uzrunāt ne tikai vienas kaut kādas konkrētas paudzes cilvēkus, bet ka mēs paņemsim arī daudz plašāku spektru. Noteikti, jo tas ir vērtīgi arī, man liekas, pavisam jauniem cilvēkiem dzirdēt arī kaut kādu informāciju, ar kuriem varbūt viņi nemaz nav saskārušies dzīvē. Un tajā pašā laikā ir arī jauna personība, kas spēj atspoguļot to, ka tas ir normāli, ka tas viss ir vajadzīgs un visam ir tiesības būt, visiem laikiem, visiem vecumiem un visām pieredzēm, kas mūs galā aizved uz nākotni. Mums ar Elīnu vienā brīdī grūti gāja ar to, kas tad ir vispār tā mūsu mērķa auditorija šim visam projektam, jo, ja tu tā padomā, ko tas viss vispār ietver sevī, tev liekas, tas ir priekš visiem. Kā es varu tagad šito marketēt kaut kādām sievietēm zem 50, piemēram, ja? Tā kā kāds sakars. Bet tad mēs secinājām, ka tas visticamāk, vismaz sākotnēji noteikti ir cilvēkiem, kas varbūt ir paši tādā sava ceļa sākumā, kas meklējās un bišķiņ noslīgs kaut kādā informācijas jūrā, kaut kādās īstās un vienīgās patiesības meklējumos, un mēs gribam viņiem varbūt palīdzēt kaut kādā veidā, lai viņi sāk saprast, ka tās patiesības slēpjas šeit iekšpusē, un tā tad laikam ir mūsu tā lielākā auditorija šobrīd. Tāpēc, ka mēs paši arī tagad tikai sākam augt ar to projektu šajā respektīvi, kontekstā. Kamēr mēs izskolāmies tam cauri, mēs beigās sapratām, ka tie cilvēki, ko mēs patiesībā gribam uzrunāt, ir tie cilvēki, kas jau grib meklēt kaut ko vairāk un saprot, kad ir jāmeklē kaut kur iekšā, nevis tik daudz ārā. Un tie arī ir tie cilvēki, ko mēs uzrunājam, jo tie, kas mēdz skatīties tikai ārpusē, viņi noteikti pat neklausīsies šo, un tas ir pilnīgi normāli, un tam visam ir tiesības būt. Bet tie, kas jau ir gatavi pastīties lielākā spektrā par to, ka tomēr to risinājumu neviens cits mums neiedos, kā tikai mēs paši, tad šis ir priekš viņiem. Labi, Elīna, es domāju, jāsāk stāstīt, kas tas vispār ir, par ko mēs runājam. Es domāju, jā, ir pienācis brīdis, kad var sakot par pašu ideju. Jā, es sākšu ar to, varbūt, kā viņa piedzima. Ļoti īsi, bet principā viņa piedzima, lai nevienu nemānītu ļoti grūtos apstākļos. Kad tev dzīvē nonulē pilnīgi visu, un tu nonāc punktā, ka, ko man darīt ar šito visu, kāpēc, par ko man šis, var sakot. Un kad tu meklē tās atbildes... Kāpēc es? Un tajā brīdī, kad tu pieņem, ka tā šobrīd notiek, tu dari, ko... Tu tā kā principā es biju tādā cīņā. Kā man tagad tikt no šī ārā? Es visu laiku cīnījos. Kā tagad man to izmainīt, un kā man tur aiziet, un kā man tagad vispār uzcelt visu no jauna? Un tu cīnījies tik ilgi, kamēr tevi nospied tik tālu, kad es pateicu, labi, tu sāc satranslēties bišķiņ ar citiem spēkiem, un es pateicu, parādi man, ko darīt, jo es vairs nezinu, ko darīt. Tā kā man vairs nav variantu. Look inside. Jā, un burtiski, kā tas notika, nākošajā dienā es pamodos ar tādu zibenes spērienu pa galvu, un pēkšņi man bija priekšā 2 burti, tā kā 2 vārdi, ne burti, look inside. Cik sen tas bija? 3-4 gadi atpakaļ aptuveni, 3,5.
tāds labs marinējums jau. Jā, Ir tāda riktīgi novarinēja. Tā ideja, principā, tika uzsākta jau pirms aptuveni 3 gadiem. Nesalikās, idejai nebija laiks piedzimt. Bet tā, turpinot to stāstu, tas bija aptuveni, tu piecelies nākamajā rītā, tev iebliež pa galvu kaut kāds spēks, 2 vārdi galvā, un tev sāk nenormāli daudz idejas birt. Un tu tā kā sēdi tāds apstulbs, kas tagad? Dabūji, ko gribēji, ja? Ko prasīji? Tu prasīji tagad, un galvenais, ka tu paliec ar to, ka tev sabirst tentās idejas, kas tev tagad jādara, tev izveidojās tāda vīzija, pēkšņi no zilgaisa, tāds burbulis, un tev tāds, man skaidrs. Un tu paliec ar to sajūtu, bet bāc, es vairs nevaru pateikt, ka es tā kā nevaru šito darīt, tāpēc, ka es palūdzu, un tagad tev ir atbildība pret to, ko tev iedeva. Jo, ja tu to nedarīsi, tu principā saņemsi no dzīves spērienu. Un tad es sapratu, skaidrs, tad viss. Tad tagad ir jāsāk meklēt ceļi, kā. Un tā ir pagājuši aptuveni 3 gadi, un ir pienācis laiks visam atdzimt. Jo principā jau tas bija sācies ar pasākumus, kur bija arī Inga. Tas bija sācies ar to, ka mēs sākām ar vēl pāris cilvēkiem to ideju kustināt. Mēs sākām taisīt laivus Instagramā. Mēs vēl nebijām pazīstams. Mēs vēl pat nepazinām. Es nepazinu Anniju. Un tā kustība īstenībā sākās. Un tad viņi aprāvās, jo cilvēki vai nobijās, vai nebija īstais laiks. Kaut kā nelikās kopā. Es, protams, pārdzīvoju. Man tāds, mana misija ir beigusies. Tā kā pēc gada, protams, ka tas tā nebija, jo es jau neapstājos. Līdz ar to, ka kaut kas norāvās cilvēki un vispārējais. Tu vienkārši turpināji darīt to, kas tev ir jādara, meklējot kaut kādas iespējas. Un tā tu gāja, bija viena cilvēka, atkal kaut kas nesanāca, otra cilvēka, atkal kaut kas nesanāca līdz brīdim, kad kaut kam bija laiks sākt piedzimt. Un tad man pēkšņi pirms gada, pusotra aptuveni sāka Ingas seminārā. Pēkšņi man atnāca, es biju aizbraukusi pie Ingas visas mūsu dziedināšanās pasaules ietvaros par skaņām, ēteriem un vispārējo. Es sēžu šajā seminārā un es pat vairs nedzirdu, ko Inga saka, ka man pēkšņi tā kā platforma, jātaisa tas, kvalitāte. Man vispār nāk idejas par to, kā viss ir jāgrupē, produkti, cilvēki, informācija. Un pēc semināra es aizbraucu pie Ingas. Un tas bija, man liekas, 24. gada beigas aptuveni vai rudens. Un tad jau nāca tas nākamais 24. gads, kad es mēģināju kaut kādām kompānijām, tur kaut ko atkal viss norāvās. Bet šodien mēs sēžam šeit. Lielam viss sākās ar mani. Kad mēs satikāmies, tad tas aizgāja vienkārši. Tāpēc, ka ieraudzīju, man liekas, mēs viena otrā redzējām cilvēku, kas grib to pašu no dzīves. Vai grib to pašu izdarīt, jo principā tādām pašām vērtībām, tādu pašu, vēlmi, uztaisīt to jēgu. Jā, jo principā tie cilvēki, kuras bija nonākusi, kuras redzēja iespēju to attīstīt, viņi nebija īstie, bet tas, kas notika, viņi parādīja, kā to izdarīt. Un tad tas aizved pie tā, ka katrai pieredzēji un cilvēkiem ir nozīme, kas mūs kaut kur aizved. Jo pēc tam, kad es izlēmu lēmumu to nogriezt savā dzīvē, es satiku Anniju. Un tajā brīdī, kad es satiku Anniju, sākās viss, ka tas viss, principā, mēs šodien šeit sēžam pa lielam. Un nav vajadzīgi cilvēki, kas nespēja saprast idejas, ir vajadzīgi cilvēki, kas tieši spēj saprast šīs idejas. Un tam nav nozīme matērijas izskatā, vai tev ir līdzekļi to darīt, nav, jo tu atradīsi ceļus, tu atradīsi, kā tas spēs piedzimt. Bet tajā brīdī jau arī mēs visi savienojāmies un kaut kas sāk notikt. Tad kas ietilpst iekš Look Inside idejas? Tā ir mūsu galvenokārt platforma, pareizi? Jā. Platforma, kurā šobrīd tas ir sācies ar mūsu mājaslapu visprimitīvākajā formātā, kur mums ir tikai vīreki vēl pagaidām, bet mums ir lieli plāni, lieli sapņi, un viss jau ir tādā kustībā. Tā platforma ir uz tādu pašdziedināšanās virzību vērsta, un tajā cilvēki varēs atrast gan fiziskus produktus, gan arī varbūt citu cilvēku pakalpojumus, piedāvājumus, un tas viss būs saistīts par un ap
garīgajām zināšanām un sevis dziedināšanu. Elīna, pastāst Bet tas plašāk par to. uzsvars vairāk, lai cilvēki tā kā saprastu. Jā. Un kāpēc arī es gribēju saistīt Ingu šajā visā, tāpēc, ka mēs ļoti labi saprotam, ka šajā saucamajā garīgajā vai cilvēku izziņas pasaulē notiek, spektrs ir diezgan liels, pieredze ir salīdzinoši liela, un mēs zinām, ka tajā visā trūkst viens svarīgs vārds – kvalitāte un drošība, ko cilvēku šajā pasaulē. Tāds īstums, patiesība, kvalitāte, drošība, ko daudz kur cilvēki nevar saņemt. Un es domāju, ka Inga par to pat var vairāk kā es zināšu, jo viņi varbūt vēl vairāk ar to saskarās, zinot, ko tu dari dzīvē. Bet tas mērķis pa lielam ir caur šo ideju tiešām palīdzēt cilvēkam uzkāpt uz tā unikalitātes ceļa. Jo mums tiešām ir, ja mēs esam pietiekami spējīgi sevi saslimdināt, tad mēs esam pietiekami spējīgi sevi izārstēt paši. Un šīs platformas mērķis pa lielam ir palīdzēt cilvēku izvest cauri vai nu cilvēkiem, vai nu zināšanām, vai nu pieredzēm, vai nu produktiem, kas nu kuram ir vajadzīgs. Lai viņš spētu atrast nevis manu ceļu, Ingas ceļu vai Annijas ceļu, bet savu ceļu. Savu patiesību. Jā. Un, respektīvi, tad, kad cilvēks sasinhronizējās ar pareiziem produktiem, cilvēkiem, idejām, zināšanām, viņš arī spēja saprast, tas ir priekš manis vai tas nav priekš manis, vai es eju tālāk, vai šis man dara. Un no katra šī viņš spēja paņemt to, kas viņam palīdz atrast sevi. Lieliski ideja. Tā, lai cilvēki vienkārši saprot vairāk, kas tieši ir tas, ko mēs kopumā vispār piedāvāsim. Tātad iekšās platformas būs gan tie fiziskie produkti, gan pakalpojumi. Un mēs pašas, tur būs atrodams tikai tas, ka mēs pašas uzticamies caur tikai tādiem cilvēkiem, ka mēs zinām, ka viņiem ir arī pareizie, īstie nodomi, kāpēc viņi dara to, ko viņi dara, un tādā garā. Mūsu uzdevums pa lielam ir turēt tīrību, kvalitāti, stabilitāti un drošību. Principā būt tā drošā telpa, kur cilvēki nevar paklupt. Un, teiksim, paklupsim jau mēs vienmēr, bet, respektīvi, kur šī iespēja ir mazāk. Vai pat pareizāk būtu teikt, kad ir visu laiku tev ir iespējas meklēt. Respektīvi, nenorezonēja man Inga. Rekur ir Annija. Nenorezonēja man Annija, rekur ir Elīna. Un tad ir vēl cilvēki, kas tajā ienāk iekšā. Un tas jau ir tas ceļš, tas tāpat kā mēs attīstījām savu pieredzi. Es gāju uz vienu praksi, es gāju pie Ingas, es gāju tur vēl pie kāda. Man nepatika, kaut kas man palīdzēja, kaut ko es paņēmu. Bet tas, kas bija tas galvenais mērķis, kad es sapratu, kas palīdzēja man. Un ko es no šī cilvēka, jo katrs cilvēks mums kaut ko iedod. Un mūsu uzdevums ir spēt paņemt to, kas mums dara. Un lai tā virzība un pievienotā vērtība būtu pēc iespējas lielāka, papildus tiem, piemēram, fiziskiem produktiem vai pakalpojumiem, kas būs pieejami, mēs, protams, tas viss nav mūsu produkti, kā jūs minējāt, tas būs no citiem cilvēkiem, un šos cilvēkus uzņēmējus, es nezinu, kā vēl viņus nosaukt, radošas personas, mēs aicināsim arī uz šādu veidu sarunām, lai tam produktam līdzi nāk tā pievienotā vērtība un cilvēki vairāk izprot, varbūt, vai viņam tas vispār ir vajadzīgs, un ja viņam ir, tad kāpēc, vai varbūt vispār viņam tas nav vajadzīgs, lai nāk tāda lielāks ieguvums no tā visa, lai tā nav tikai tā e-komercijas platforma. Mēs veidosim šīs sarunas ar daudziem dažādiem cilvēkiem, ar ko mēs sadarbosimies. Paralēli veidosim sarunas arī mūsu starpā ik pa laikam, varbūt arī pa kādai solo epizodītē mēs ar Elīnu izlaidīsim, ka mums būs kaut kāds pārdomīgs, jo mums runāties ļoti patīk. Vismaz jāmācās, lai patīk. Jā. Un tad vēl mums būs tās divas lietas - e-komercijas platforma un podcastiņi, un trešā lieta, ko mēs ar Elīnu šobrīd arī būvējam, ir tāda, kā to nosaukt, tā kā mācību materiāls. Tas ir tā nākamā lielā svarīgā daļa, kas ir saucās izglītība.
respektīvi, man pat Izglītošanās. un, respektīvi, tas bija diezgan smieklīgi, bet es pirms pāris dienām piecēlos domu, kas tad īsti ir tas, ko mēs te kopīgi cenšamies uzbūvēt. Principā tā laikam sanāk jauna skola, tikai pavisam citā izskatā. Bet, zin, kā skola, man asociēs kaut kādu sliktu vārdu, mēs gribam tādu komūnu, līdzīgi domājušas cilvēkus vienā vietā, lai ir tāda droša vide, kur cilvēki var arī parunāties savā starpā. Kur viņiem ir tā vieta spēt būt tādiem, kādi viņi ir. Nevis iziet varbūt gluži atklātam sabiedrībā un sociālos tīklos, kur viņi nejūtās droši, jo tur baigo drošību neatradīs. Tad, tāds atbalsts. Principā, tā izglītojošā sistēma būtu balstīta vairāk uz komunas veidošanu, gan speciālistu savienošanas ziņā, gan paši cilvēki, kuri izvēlēsies būt šajā platformā un iegūt šīs zināšanas. Un tā izglītības puse būs vairāk no mūsu pieredzes, vienkārši caur mūsu stāstiem, kā mēs vēlamies, kā mēs esam šobrīd vismaz iedomājušos, kā mēs caur sevi varam palīdzēt citiem arī atrast to savu patiesību, savu ceļu. Un tādā veidā veidot tādu vienu lielu, skaistu kustību, kas visus vestu tuvāk sev, tuvāk tādam autentiskumam savam, īstenumam, nezinu, kā vēl to nosaukt, iedrošināt viens otru. Tā kā tas viss, mums būs produkti, ko pārdot un tādā garā, bet pa lielam mēs ar to visu kustību gribam arī iedrošināt cilvēkus izzināt sevi. Meklēt sevi, meklēt to, kas viņi ir. Jo vismaz es arī caur savu personīgo pieredzi, man vislielākās dzīves atklāsmes ir nākušas vai dzīves kvalitāte ir uzlabojusies tajā brīdī, kad es pavēršu to savu fokusu no ārpuses uz iekšpusi un es sāku sev jautāt, kas ar mani rezonē, kas vispār atbilst tam, kas es esmu, jo viss iepriekš, kas es biju, bija balstīts uz to, ko citi cilvēki man ir teikuši, kam man ir jābūt, vai cik cilvēki, vai es pats savā galvā esmu izdomājis, kam man ir jābūt, balstoties uz kaut kādu cilvēku reakcijām vai pieredzēm, vai visas tās automātiskās programmas no pagātnēm, vienkārši kas no bērnības izstrādājušās, un viss tas koncepts kā tāds, ka cilvēkiem šķiet, ka viņi pazīst sevi un savu personību, bet bieži vien tas viss ir vienkārši pagātnes kaut kādas traumas un nezinu, kā vēl to nosaukt. Un tas pat nav tādā, ziniet, tādā kosmiskā līmenī, ka es nezinu, man tur kaut kāds man tur, nezinu, sitis, ja, un tāpēc man ir trauma. Tas ir par tādām mikroskopiskām lietiņām, kad es nezinu, man tur bērnībā pateica nerunāt tik skaļi un es visu dzīvi, tāpēc sev neļauju runāt, un man no tā ir bail. Un vienkārši tas ir tik milzīgs process, ko ir grūti sākumā aptvert, bet es vismaz ļoti to gribu ievirzīt tā, ka es gribu palīdzēt cilvēkiem, kas ir pirmo reizi sev paši pajautājuši, kas es vispār esmu. Kas es vispār esmu, ka tu vienā brīdī saproti, ka ne tas, ar ko es nodarbojos dzīvē, esmu es, ne tas, kā es runāju, esmu es, ne tas, kā es uzvedos, esmu es, ne tas, kādas man domas nāk galvā, viņas man vispār nepalīdz dzīvot. Viņas izveido man tādu realitāti, kur man vispār nepatīk atrasties, bet es nevaru no tā atbrīvoties, jo tā ir mana komforta zona, tur mans ķermenis jūtās droši, jo tas viss, ko es esmu zinājis visu dzīvi, bet kas es īstenībā esmu, ko man tagad darīt? Lielais dzīves jautājums, kas es esmu. Tur nāksim mēs. Un tur nāk iekšā, man liekas, ļoti liela loma Ingai, jo redz, katrs tas, ko tu tikko pieminēji, mūsu dzīves gaitā uzslāņo un aizved pie ļoti nopietnām veselības problēmām, ļoti nopietniem dzīves sastrēgumiem, ne tikai veselībā, arī matērijā, attiecībās un tā tālāk. Tas ņem visu spektru. Es domāju, ka Inga varēs vairāk ieskicēt par to, kas patiesībā notiek vispār cilvēku ķermeņiem. Un kāpēc šī platforma ļoti runās par veselību, ne tikai par mentālu, ne tikai par tādu cilvēku spirituālo pusi un programmu pusi, bet visas programmas ir arī veselība. Un, iespējams, tu vienkārši vari ieskicēt vairāk par to, jo tas ir, manuprāt, Ingai milzīgs spektrs, ar ko tu esi saskārusies visā savā dzīves pieredzē. Jā, varbūt es tad varu pastāstīt, kāpēc es šajā projektā iesaistījos. Jo
Protams, tas ir liels izaicinājums iziet no kaut kādas savas komforta zonas, jo tev taču ir izveidota visa profesionālā darbība, visa tava dzīve, tā kā tev patīk, tā kā tev ir ērti, tev ir savi klienti. Tu zini skaidri, ko tu gribi darboties, bet tu saproti, ka kaut kādā mirklī tas ir krietni vien par mazu, un tu vairs nevari strādāt tikai ar vienu cilvēku. Tev šī informācija liekas tik svarīga un tik būtiska, ka tu gribi pateikt to daudz lielākam cilvēku skaitam. Un tāpēc tas mans pirmais, varbūt, kā es gāju šajā ceļā, es sāku organizēt jau tādus lielākus pasākumus, kas bija kursi no sākuma profesionāļiem, maniem studentiem, pēc tam tās jau bija tādas lielākas konferences, vai tādi lielāki semināri, bet tik un tā es sapratu, ka tas ir viss par maz. Un tieši tajā seminārā, par kur Elīna stāstīja, kad viņai atnāca šī doma, es domāju, ka es vienlaicīgi arī teicu tādu frāzi, ka mums taču visiem vajag apvienoties, jo katram mums ir kaut kas labs, ko mēs varam piedāvāt citiem. Bet bieži vien šajā milzīgajā piedāvājuma jūklī mēs vienkārši apjūkam un mēs pazaudējam arī tās kvalitatīvās lietas, kas mums ir. Un šī milzīgā šobrīd pseido-ezotērika vai pseido-garīgums, kas šobrīd ir, tā ir vesela izveidota sistēma, kura īstenībā cilvēku aizved ļoti tālu prom no sevis. Jo konsultācijās strādājot, es varu teikt, neviens cilvēks pie manis neatnāk laimīgs. Tad ir jautājums, ja ir tik ļoti daudz šīs garīgās iespējas, šīs visādas prakses, zināšanas, kāpēc ir tik daudz nelaimīgu cilvēku? Taču viss būtu ļoti vienkārši. Viņš aiziet pameditē, aiziet pēlpo, aiziet kaut ko pēd vai beidz kaut ko ēst, ja? Aiziet, viņam izskalo kaut kādas smadzeņu daļa, un viņam viss ir kārtībā, bet īstenībā nē. Tāpēc, ka visa šī milzīgā sistēma cilvēku visu laiku vērš uz ārpusi, uz ārpusi, un tādā veidā viņš aiziet prom no sevis. Un es varbūt šobrīd pateikšu kaut ko tādu ļoti interesantu. Cilvēki var arī, protams, man nepiekrist, tas varbūt ir tikai mans viedoklis, bet kas tad ir tas patiesais garīgums? Patiesais garīgums neslēpjas tajā, vai tu meditē vai nemeditē, vai tu ēd gaļu vai neēd gaļu, vai tu smēķē vai lieto alkoholu, vai lieto kaut kādus neīpaši labvēlīgus vārdus. Kā tu ģērbies, kā tu izturies, vai tu visus mīli, vai tu visus nemīli, ja? Garīgums īstenībā ir tad, kad cilvēks seko sava gara vadīto ceļu. Tad, kad viņš ļauj viņa garam vadīt un iet uz priekšu. Viņai iekšā nenotiek karš nekāds, nav pretestība, vai ne? Jā, un viņš vienkārši iet šo savu gara vadīto ceļu, un tāds cilvēks ir garīgs ceļš. Garīgs cilvēks, jā. Tā ir, es tieši biju ierakstījusi, kas tad vispār patiesībā ir garīgums, un tu pati jau sāki par to runāt, jo tas ir par to, ka tas garīgums jau sākās no mums pašiem, vai mēs vispār gribam saprast kaut ko vairāk par sevi, un līdz ar to kaut ko vairāk par dzīvi. Jo dzīve galu galā būs pret mums visu laiku, kamēr mēs nesapratīsim, ka mēs esam tie, kas uzrada to, ka viņi ir pret mums. Jo ar mums patiesībā nenotiek nekas slikts, ar mums notiek tikai signāli tajā, ko mēs paši darām nepareizi. Man šķiet, nav tā, ka dzīve pret mums, bet mēs visu laiku neapzināti paši izveidojam sev tādus apstākļus, un tad jūtamies tā kā upuri. Bet īstenībā mēs varam... Cilvēki nesaprot, cik ļoti liels spēks ir viņos pašos pilnīgi citādāk interpretēt situācijas vai jebko, kas notiek viņu dzīvē. Un tad, kad tu neiemācies nepamani kaut kādu likumsakarību vai ko, nesaklausi to, kā tev ķermenis noreaģē vai ko tev intuīcija saka, jo vienkārši tas nav, piemēram, pieņemts vai tev tas liekas neloģiski un tu vienkārši atmetam ar roku. Tas viss sakrājās, un beigās tu nesaproti, no kurienes tev visu laiku iekšā ir tāds smagums, kāpēc tu esi tik dusmīgs, kāpēc tu nevari vispār, kāpēc tu aizsvilies, kāpēc tev viss kaitina, kāpēc tu nevari parunāt ar cilvēku, kāpēc tu nevari paklausīties normāli nevienā citā, kāpēc runājot ar citu cilvēku, visu, ko tu dari, ir gaidi, ka viņš beigs runāt, lai varētu atbildēt, jo tu gribi pierādīt, ka tev ir taisnība, un ka tev ir bail
paskatīties uz tām savām mēnām. Un viss tas ir tāds juceklis vienā brīdī. Tā ir liela vardarbība pret sevi un arī pret citiem cilvēkiem. Tas ir principā tas staigā, tas tevi gan ietekmē visu laiku, gan arī jebkuru cilvēku, ar kuru tu saskaries vienmēr. Un tāpēc arī par to garīgumu. Es atceros, mēs ar Elīnu arī vienmēr to runājam. Par to, ka viss šīs platformas ideja un to, ko mēs gribam darīt, mums nav mērķis pastāstīt cilvēkiem, kā viņiem dzīvot, ko viņiem domāt, ko viņiem darīt. Jo es arī, tas ir caur manu pieredzi, agrāk biju tāds cilvēks, ka man likās, ir jābūt kaut kādai filozofijai, kaut kādai reliģijai, kaut kādam guru, kas man pateiks, kā ir. Nu, kā ir? Tur tik daudz, kā tu vari zināt. Un tas es juku prātā, godvārds. Man likās, kāds man var pateikt, kā ir. Un tad, kad es biju iedomājusies, piemēram, es dzirdēju kaut kādu tur, nezinu, izlasīju grāmatu, man liekas, šitajā grāmatā runā par patiesību. Ja? Un tad es dzirdu savā ikdienas dzīvē, ka cilvēki runā, kas ir tā kā pretstatā pret to, ko es tur esmu lasījusi, un man iekšā viss uzvarās. Un es domāju, kā jūs tagad, es tagad zinu to, jūs nezināt, kā jūs. Nu tā, un tas vienkārši aiziet kaut kādos nebeidzamos ciklos, līdz es sapratu, ka nav jau tā viena tā patiesība, un ka tas, cik es esmu iekšēji mierpilna un līdzsvarota un laimīga un piepildīta, ir atkarīgs tikai no tā, vai man šeit iekšā, vai mana sirdsapziņa ir tīra par to, ka es daru, ka es dzīvoju tā kā, kā lai to paskaidro? Es beidzu meklēt tās atbildes ārpusē un tajās visās filozofijās un reliģijās, un es sāku uz viņām skatīties un uz visiem notikumiem savā dzīvē caur tādu prizmu, ka ko es no šitā varu iemācīties par sevi. Ja es kaut ko lasu un man nepatīk tas, kā es sajūtos, to izlasot, es jautāju sev, es nevis meklēju, kāpēc tas ir nepareizi, bet jautāju sev, kāpēc es tā tagad sajūtos. Un tas ir tas, kā es nonāku tuvāk tā kā tai savai īstajai būtībai, un jo tuvāk es viņai esmu, jo līdzsvarotāk es jūtos. Un tas, ko es gribu nodot, iemācīt citiem cilvēkiem, ir kā atrast to savu īstenumu, vai kas notiktu ārpusē, vai kādas būtu sarunas, vai ko viņi klausītos un lasītu, lai viņi no tā varētu paņemt to, kas viņiem ir nepieciešams, neiztraucējot to iekšējo mieru, kas viņos sēž. Nu, tā kā, lai cilvēki iemācās izveidot savu realitāti tieši tādu, kāda viņa ir arī iekšpusē. Saskaņā ar sevi. Jā, saskaņā. Anī, es šo visu varu pateikt 3 teikumos. Jā, lūdzu, man vienkārši ir domas. Jā. Tāpēc, ka ļoti bieži mēs apjūkam, ja mēs pat reizēm nevaram atrast īstos vārdus, bet tas, ko tu pateici, tas ir īstenībā ļoti vienkārši. Mēs katrs esam unikāls. Mums katram ir sava dvēsele, un mums katram ir savas patiesās dvēseles vajadzības un vēlmes, kuras, protams, mums ir jāatrod un jāsaprot. Pēc šīm patiesajām dvēseles vēlmēm un vajadzībām mēs veidojam savu pasaules uzskatu. Un tad šis pasaules uzskats veido vidi, kas ir mums apkārt. Tas nozīmē, ja cilvēkam nepatīk tā vide, kurā viņš dzīvo, kurā viņš strādā, ko viņš ir izveidojis. Vienalga, vai tās ir attiecības, vai tā ir matērija, vai tas ir profesionālā darbība. Tas nozīmē, ka viņš nav ieklausījies savās patiesajās dvēseles vēlmēs un vajadzībās. Un mums ir neskaitāmas, milzīgas sistēmas izveidotas, kuras tieši cilvēku ved prom no savām patiesajām dvēseles vēlmēm un vajadzībām. Un zini, cik tas sen jau sākas? Tas sākas tajā mirklī, kad bērns ir pavisam maziņš, un viņu sāk ģērbt Binga drēbītēs, Vinnija Pūka drēbītēs, viņš kļūst par Spidermanu, viņš kļūst par kaut kādu Bārbiju. Ja? Mums bērnībā, piemēram, nebija tādas lietas. Bet mēs savukārt skatījāmies multfilmas, skatījāmies filmas, mēs lasījām grāmatas un ietekmējāmies un iespaidojāmies no šiem varoņiem un gribējām būt kā viņi. Un tajā mirklī, kad mēs vēlamies būt kā kāds, mēs aizejam prom no savām patiesajām dvēseles vēlmēm un vajadzībām. Un tāpēc arī rodās mēs esam nelaimīgi. Pretruna sevī, kad es skatos uz kādu,
Un tu it kā nodomā, jā, tur kaut kas ir, man kaut kas saista, kaut vai šie skolotāji vai gurū. Bet līdz galam jau tā nav tava patiesība. Tā ir viņa. Un tavs uzdevums ir saprast, ko tu no šīs informācijas spēj paņemt, kas rezonē ar tevi, bet vēl joprojām nepazaudēt to savu kodolu, kad es tomēr redzu šādi. Paldies par to informāciju, kur tu man iedevi. Tas man palīdzēja nonākt tuvāk vēl sev, bet mans spektrs tomēr ir šāds. Un tur ir ļoti smalka robeža starp to, ko mēs redzam un ko mēs paši savā sistēmā spējam nošķirt, kas būs priekš manis un kas nē. Savādāk pat rodās tas, ka mēs sākam apjukt un sekot kādam, kuram varbūt mums nemaz nav jāsako idejai, personāžiem, citiem cilvēkiem. Darbībai, kā viņi darbojās, kā viņi izturās viens pret otru, kā viņi liek tevi izturēties, kā viņi tevi novērtē, kā tam tev vajadzētu būt pēc kaut kādiem priekšrakstiem. Par to jau arī šī ideja ir, kad, ja tev vajag skaties, bet atceries, ka tas vēl joprojām neesi tu. Man arī ir bijuši periodi, kur es paņemu kādu cilvēku tādu izpausmi, lai iemācītu sev jaunu ieradumu. Bet arī tad tu vienā brīdī nonāc un uzdodot sev jautājumus, vai man turpināt tā darīt, vai man atrast savu piegājienu, kur ir tas mans autentiskā izpausme. Šie cilvēki palīdz mums atrast šo ceļu. Bet mums nevajadzētu, kā teikt, tā fatāli vai tā ļoti galēji ieiet tajā, kam mēs ārpusē, ko mēs ārpusē redzam un kam mēs izvēlamies it kā uz laiku ticēt vai tajā brīdī sakot kaut kādai idejai. Un par to jau īstenībā arī ir viss šis, kāpēc tas rodās, kāpēc to ir tik svarīgi sākt iesēt sabiedrības kaut kādā kolektīvajā zemapziņā. Lai cilvēki beigtu būt nelaimīgi, viņiem ir jābeidz skatīties uz citiem. Un salīdzināt sevi ar citiem. Gan jāiestarpina, ka tur arī ir šaura robeža starp, ka tu iedvesmojies no cilvēkiem pareizi. Tas bija tas, ko kad iedvesmoties, tā ir laba lieta. Bet, jautājums, kas tev iedvesmo? Tev iedvesmo tas, kas tevi degradē, vai tev iedvesmo tas, kas tev liek satikt sevi? Un tur ir milzīga atšķirība. Tas ir, es domāju, Inga saskarās to. Ļoti daudz arī esmu saskārusies. Man ļoti daudz cilvēku ir iedvesmojuši. Bet jautājums, šī iedvesma tevi ved tuvāk tev, vai viņa tieši tev palīdz atkāpties no sevis? Un, manuprāt, tas, ko es novēroju šī brīža tādā sabiedrības mentāla attīstībā, ir tomēr lielākā daļa ir tāda vairāk degradēta attīstība. Ja to nosaka par attīstību, nekā tas, kas cilvēkam tiešām palīdz būt mierā. Jo pārsvarā informācija, kas mums ir apkārt, mūs uzvelk, mūs iedzer tādā ļoti lielā destruktīvā stāvoklī, ka mēs paši vairs beigās nesaprotam, kas tam mēs esam, ko tam mēs gribam. Tad visi pārējie var pateikt mums priekšā, vai ne? Jā, un tad vispārējie zin, kā mums ir. Jā, vispārējie tev uz paplāks. Jā, mēs kļūstam ļoti ievainojami pret visu ārpasauli, un tad, ja mums saka, ka vajag tā, tad mums arī liekas, ka tā vajag, vai mums pasaka, ka mums nevajadzētu, nezinu, tur strādāt šitā darba, bet jāiet uz ofisu strādāt, mums būtu tāds, tā ir jādara, tā jau vienkārši ir citādā, ko tad es tur apmēram. Jā, un tad arī vienkārši tad, kad mēs sākam skatīties sevi, tad cilvēkam jāsaprot, ka tas jau ir tā atbildības uzņemšanās. Par to, ko es varu izvēlēties savu dzīvi, varbūt pavadīt ofisos vai vietās, kas nerada piepildījumu. Bet ja tu uzņemsies atbildību par to, kā tu redzi savu dzīvi, kā tu gribi justies, kāda sapņi tev bijuši bērnībā, vienalga kad. Tajā brīdī tas tev uzliks atbildību to meklēt ceļus kā. Un tad, kad tu sāksi meklēt ceļus kā, tu arvien tuvāk nonāksi sev. Jo pavisam nesen man bija tāds, kāpēc tad augšas mūsos ieliek idejas vai sapņus? Ne jau pats sapnis ir galamērķis, bet tas, par ko tu kļūsi, kamēr tu uz viņu aiziesi. Process, jā. Un sapnis, kā saka, augsts citreiz mūsos ieliek idejas, lai vienkārši paskatītos, par ko mēs kļūsim šajā ceļā. Un nevis ļaut sev pasaulē nobloķēt to, pateikt, tev ir, šits nav iespējams, šit nevajag, nē, tur pārāk grūti, visi, ko viņi saka, tas ir, tie ir viņi. Bet tev jau ir jāzina, ka
tas tevī tika ielikts kaut kāda mērķa labad. Jā, un varbūt ar šo te mērķi, un nejūt uz šo mērķi, tu iedvesmosi kādu citu cilvēku, un viņš arī uzdrošināsies un atradīs to savu veidu un to savu ceļu, kā arī aiziet uz savu. Tas ir viens variants, vai tas cilvēks paskatīsies uz tevi un viņš domās, ko tu vispār no sevis iedomājies, vai ne? Kāds tu esi, un tas ir pilnībā ok, tāpēc, ka tā tu nevari, es vienkārši to skatos tā, ja tu dzīvo ar to tīro sirdsapziņu un atbildības sajūtu pret to, ka tu visu dari ar to patiesību un tā kā tev šķiet, kā tev šķiet ir, negribu teikt pareizi, bet kā tev šķiet, ka tas ir saskaņā ar to tavu iekšējo pasauli. Un tajā brīdī cilvēks vai nu iedvesmojās, kā jūs sakāt, un viņš tā kā arī tu viņu iedrošini būt viņam pašam tāpatās, kā tu esi tu pats, vai nu tu viņu aizskaitini, un tad tam cilvēkam arī ir divi varianti. Domāt par to, kāpēc viņš tagad jūtas aizskaitināts, vai turpināt dzīvot tajā aizskaitinājumā. Es saprotu, ko es domāju. Tas arī ir labi, jo tajā brīdī, kad cilvēks tiek iztragerēts, vienalga skatoties uz mums, jaunām idejām vai kam, tas ir labi, jo tas nozīmē, ka mēs likam viņam mainīties. Viņam ir iemesls paskatīties, bāc, es tagad esmu uzvilkts, es tagad esmu dusmīgs, kāpēc viņa man sadusmoja. Es pati par sevi arī domāju, es pēdējā laikā man bieži patīk vispār uz dzīvi skatīties kā uz tādu jautru spēli. Un es novēroju sev bieži no malas, kad es pati sadusmojos vai notrigerojos, kā saka, un ka man kaut kāda reakcija nepatīkama ķermenis, ka es nezinu, tāds karstums pilnīgi krūtīs, tas tā saucamais cringe, vai es nezinu, kā vēl to nosaukt. Un es nevis ieslīgstu tajā emocijā par to, ka jā, tagad es tā jūtos un visa pasaule ir melna, bet es palieku tā kā zinātkāri par to, kāpēc es tā jūtos. Un tas man liekas, forši, es varu vēl kaut ko par sevi uzzināt, es varu vēl kaut ko atrast, kaut ko, kam es ticu, kas īstenībā neatbilst ar to, kas es patiesībā esmu, vai arī man ir no kaut kā šausmīgi bail, es nevis vairāk izvēros no tā, bet es eju tam tuvāk un skatos tām bailēm acīs, tāpēc, ka man ir interesanti, kāpēc man ir tik šausmīgi bail, kas man tik šausmīgi biedē no tā. Un tad, kad es beidzot pārkāpju tam pāri, tad man atverās vēl viena pavisam cita jauna pasaule, kur es esmu principā no jauna piedzimis cilvēks. Tas ir tā kā jauns līmenis spēlē. Un kas ir skaistākais šajā visā, kad cilvēks iet nevis ar to bloku, es tagad viņam sadusmojos par to, ko tu pateici, bet paskatīties ar interesi. Kāpēc ir svarīgi skatīties ar interesi uz sevi? Jo tad tu tieši neizveido sevi blokus. Tad, kad tu uzdod jautājumus, es paliku tāds aizkaitināts. Meklē, kāpēc tu paliki aizskaitināts. Jo tad, kad tu sāc meklēt un to runāt un izzināt, tu sāc atšķetināt sevī blokus, kas pēc tam vairs nepārvēršās par slimībām, par kaut kādiem enerģiju plūsmu blokādi gan mūsu ķermenī, gan dzīvē kā tādā. Jā, jo interese virza mūs uz priekšu. Jā, interese liek mums augt un attīstīties. Jā, un tādā veidā ar laiku tu arvien vairāk un vairāk atbrīvojies no tā visa apkārtējā trokšņa un tiem nosodījumiem vai tu viņus vairs nedzirdi. Viedokļiem. Zini, tu vari sadzirdēt, bet tu vairs neko no tā nespēji uztvert personīgi. Tāpēc, ka tev ir izveidojies tā definīcija par to, kas tu esi sev pašam, tev ir izveidojies mugurkauls. Tu vari aiziet gulēt katru nakti, zinot, ka tu esi labs cilvēks, tu visu dari ar tīrāko sirdsapziņu, un tas, kā pārējie to interpretē, vairs vienkārši tev tā vairs nav tava darīšana tavā galvā. Tev vairs negribas tur vispār līst, tev nav nekāda... Kā saka, mierīgi guļ tie, kam ir tīra sirdsapziņa. Tad pārējie ir stresā un nespēj gulēt. Ziniet, meitenes, es tagad klausos jūsos un vērojot to visu no malas, man liekas, ka šis mūsu projekts arī palīdzēs dziedināt vai saskaņot vai pievērst uzmanību arī šiem te paudžu konfliktiem, kas tomēr ir, jo bieži vien vecākai paudzei liekas, jūs esat jauni, kādas jums problēmas, ja? Man jūsu problēmas, jūs esat jauni, skaisti, veseli un tā, kas jums nekaiš. Jūs savukārt skatieties uz vecāko paudzi un liekas, ko viņiem vēl vajag? Viņiem taču vispār neko nevajag, ja? Kādas viņiem problēmas? Sēdi un skaties televizoru. Bet caur šo te projektu mēs arī
ļausim vienam arī uz otru šiem svarīgajiem jautājumiem paskatīties pavisam caur citu prizmu. Un varbūt, ka jūs varēsiet savām mamām ieteikt kaut ko, ja, lai paskatītos šajā projektā. Es savukārt varēšu saviem bērniem kaut ko ieteikt, paskatīties, kas būs šajā te projektā. Un mēs veidosim tādu sinerģiju, neatkarīgi no cilvēka vecuma. Jā, un tas jau ir par to kvalitātes veidošanu galu galā. Gan produktu, ideju, zināšanu, cilvēku, kāpēc ir tāds spektrs vispār vajadzīgs. Jo arī mēs esam runājuši, ka tas apziņas attīstības līmenis arī katram cilvēkam ir dažāds. Tas ir par to, citi ir ķermeņa līmenī, citi ir kvantu fizikas līmenī, citi ir mentāla līmenī un ir vēl spektrs. Man patīk parasti teikt cilvēkiem, kas satiek un stāsta par šo ideju, ka mēs gribam būvēt tiltus starp cilvēkiem, kas starp reliģijām, starp visādām filozofijām, uztverēm, citādām valodām, jo man liekas, ka tik bieži cilvēki jūt vienu un to pašu, vai vismaz ļoti līdzīgas lietas, bet runā citās valodās. Pat ja it kā vienā valodā, bet jūs saprotat, ko es domāju. Jā. No citām pavisam pusēm. Un vienkārši tas sanāk, kā tu sities ar galvu sienā, tāpēc, ka tu vienkārši nesaproti vairāk to otru. Un mēs gribam, viena no lietām, ko mēs arī gribam ar šo izdarīt, ir uztaisīt tos tiltus, ka cilvēki sāk saprast vairāk to pusi, to nostāju, to viedokli, uz ko viņi agrāk vispār nebūtu paskatījušies, un sadzirdēt to tādā līmenī, ka viņi var no tā izvilkt sev nepieciešamo un tādā veidā izveidot arī vienkārši tādu harmoniskāku skatījumu uz visu pasauli, ka tev vairs nav tas milzīgais jūceklis, jo tu sāc saprast, kā vispār veidojas cilvēku pārliecības un tos visus mehānismus, kas ir aiz tā, kā cilvēki domā un runā un izpauž viedokļus. Tas vienkārši veicinās arī tādu izpratni vispār par cilvēku un viņa prātu. Un tādā veidā varbūt arī mazinās konfliktu starp spektrs, protams, cilvēku tādā dzīves stilā vai veselumā. Principā jau vispār cilvēku dzīves veselumā. Tas jau ir veselums kā tāds. Tas tilts jau, tas, ko mēs vēlamies izveidot, jau arī ir tas, kas cilvēku vestu pie tās izpratnes, ka patiesībā jau nekas nemaz nav atdalāms. Ne ķermenis, ne veselība, ne prāts, ne enerģija, ne pat tas, ko tu redzi šobrīd ārā pa logu. Nekas nav atdalāms. Un tas viss beigās ir tā filma, ko tu pats sev izveido. Arī tos veselības stāvoklis, cilvēki, kas tev ir apkārt, idejas, domas, kas tev ir galvā, no kurienes viņas nāk, kas tas vispār ir. Ja? Tas vesels spektrs, un tas ir abnormāli. Cilvēku sistēmas uzskata ir abnormāli dziļa. To pat nav iespējams aptvert. Mēs pat vēl mācāmies, mēs pat vēl mēģinām saprast, kas ir kas. Bet kaut kur jau ir jāpalīdz tiem pārējiem arī pievilkties mums līdzi, lai mēs kā sabiedrība, kā tāds kopums spētu iet uz citu līmeni. Un jo vairāk mēs visi būsim kaut kur mazliet augstāk, jo augstāk mūs arī vedīs tālāk. Tas ir tas, kā es to redzu. Tur viss kārtībā ir. Tā. Kaut kā es to redzu. Kad pa lielam jau, un īstenībā, kāpēc es gribētu pacelt to kvalitātes jautājumu? Jo mums taču it kā liekas, viss internets ir pilns ar produktiem, coachiem, dziedniekiem, kas tik mums tur vēl nav. Ja? Tur visādi cilvēki jau runā mikrofonos, un tagad mēs zinām, kas notiek šajā pasaulē. Un kāpēc tā kvalitāte ir tik abnormāli svarīga, ir jautājums. Tāpēc, ka tas ir ļoti interesants jautājums. Protams, ka mēs ieejam veikalā, mēs arī redzam, ka pārtikas produktu plaukti ir pilni. Tik un tā mēs atrodam kaut kādu to savu vienu īpašo, ko mēs šoreiz vēlamies nopirkt. Un godīgi sev ir pateikt, jā, šoreiz es gribu tieši to, un kāpēc ne? Un varbūt pēc nedēļas iešu veikalā un nopirkšu pilnīgi pretēji kaut kādu lietu. Tas viss ir izvēles jautājums, bet būtībā
vēl viens iemesls, kāpēc es iesaistījos šajā projektā, ir tādēļ, ka šis pseido garīgums vai pseido ezotērika ir izveidojis arī ļoti daudz šīs neveselīgās un cilvēka būtību un veselību degradējošās sistēmas. Un apmēram 90% lielā daļā informācijas ir meli, vai viņi ir viltus informācija, un tikai 10 vai 20% ir tā patiesā informācija. Un šāda informācija ir pilna sociālajā tīkli. Un šāda informācija liek mums kaut kur savos dvēseles dziļumos dzirdēt vai sajust vai saprast, jā, kaut kāda daļa patiesības tur ir, bet īstenībā ar šo vienu mazo daļu patiesības nepietiek, un mēs uztveram arī to 80 vai 90% šo lieko, šo pseido vērtīgo informāciju. Un tā rada mūsos haosu, rada mūsos apjukumu, jo mēs saprotam, jā, es to tagad zinu, es tam sekoju, es tā daru, bet labāk no tā nekļūst. Jā, no tātad šis milzīgais pseido, viņš rada vienkārši tādu vilšanās sajūtu bieži vien. Un, lai nav šī vilšanās sajūta, tad mums ir jābūt šai tīrai, patiesajai informācijai, kuru cilvēks uztver ar savu dvēseli, ar savu iekšējo sajūtu un saprot, vai tas viņam ir vajadzīgs vai nē. Jā. Tāpēc, ka ne viss, ko mēs redzam, ne viss ir patiesība. Jo mūsu acis, tas ir mūsu smadzeņu turpinājums. Tad, kad mēs aizējam uz kinoteātri un skatāmies kaut kādu filmu, ja, kad mēs uzliekam tās 3D brillītes, tad mēs it kā esam tur iekšā un mēs dzīvojam tajā visā pasaulē, ja tur mums tauriņi lidinās apkārt un mums liekas, ka ūdens tūlīt mums tecēs virsū un ka mēs no kraujas nokritīsim vai ka mēs braucam milzīgā ātrumā ar mašīnu, bet īstenībā nekas tāds nenotiek. Tas nozīmē, ka tas, ko redz mūsu acis, var mūs arī piemānīt kādreiz. Tas, ko dzird mūsu ausis, arī var mūs piemānīt kādreiz. Un ir jāsāk sijāt visa šī nepatiesā, tā melīgā un pseido patiesā informācija un jāatgriežas pie tās īstās un patiesās informācijas, kas arī var mūs atvest atpakaļ uz labsajūtu. Jā, un var sakot, lai cilvēks neapmaldītos tajā, ko viņš redz vai dzird. Arī šī projekta viena no galvenajām tādām virzībām ir mācīt cilvēkiem sajust sevi. Jo šī pasaule principā ir aizgājusi uz to, ka mēs vairs nejūtam neko. Viņa ir tik pilna tādā spektrā ar visu, kad neviens jau pat vairs nejūt. Un man pašai ir bijis tā, ka es dzirdu, kā cilvēki man fiziski saka, sajūtām nav nozīme, sajūtas tev melo. Un man vienmēr bija tāds paga. Nu, kā tas ir vienīgais, kas man īstenībā citreiz ir izglābis, tas, ko es jūtu. Ir jāprot atšķirt, kas ir prāta izveidotie baiļu mehānismi vai tas, kas tiešām ir tava intuīcija, kas tev saka. Bet sajūtu ķermenis, manuprāt, ir tas, kas ir cilvēkam primāri jātīst, lai viņš vispār saprastu, kas viņam ir pareizi un kas nē. Jā, viņam jāsāk beidzot komunicēt ar savu ķermeni, tāpēc, ka mēs šobrīd visu laiku kaut ko gaidām. Mums tiek visu laiku iestāstīts, ka mums kaut kas ir jāgaida. Mēs gaidām kaut kā beigas, mēs gaidām kaut kā sākumu, mēs gaidām sniegu, mēs gaidām svētkus, mēs gaidām kaut kādu īpašo datumu, kad kaut kas notiks. Ja? Visu laiku mēs kaut ko gaidām. Mēs gaidām kaut kādu finansiālu krīzi, mēs gaidām kaut kādu kara beigas, mēs gaidām kaut kādus citus notikumus, un mēs pazaudējam to šodienu. Mēs pazaudējam šo mirkli, kad mums ir jādzīvo kontaktā ar savu ķermeni un savām vēlmēm. Jo mēs tik ļoti daudz dzirdam, bet neklausamies. Skatāmies, bet neredzam. Mēs esam vienkārši bieži vien pazuduši tajā visā milzīgajā informācijas apjomā. Tajā brīdī, man liekas, sākās, kā es to parasti saucu. Tad, kad cilvēks kultivē tādu dzīvesveidu, kā tu tikko aprakstīji, tas ir tā kā tajā brīdī tu tiešām vari identificēties kā maziņš gabaliņš, gaļas gabaliņš milzīgā visumā. Tajā brīdī tad tas arī ir viss, kas no tevis ir palicis pāri. Un tajā brīdī un viņu var mīcīt un malt, kā katram gribās vienkārši. Viss produkts gatavs. Sistēmas darbinieks. Jā. Nu, tā ir skarbā realitāte, bet tā ir. Un kamēr mēs nebūs šādi cilvēki vai šādas kustības, kas varbūt
triggerēt citus, bet tomēr būs. Lai vismaz kaut ko pamodinātu cilvēkos. Jo svarīgi jau ir, lai vismaz kaut kas cilvēkā pamostās dzīves. Ja principā šāda veida cilvēki, viņi principā nedzīvo. Viņi dzīvo pēc programmas, ka viņi kādu dienu vienkārši nomirs. Tāpēc, ka tās ir konstantas bailes. Būt nākotnē, kaut ko gaidīt, ko tu varbūt nemaz beigās nesagaidīsi, un tava dzīve vienkārši vien brīdi beigsies. Un kad tu pajautās, kad tu īsti dzīvoji, vai kur tad palika tie tavi sapņi, kur tad palika tā tava spēja vispār sajust savu dvēseli, sajust dzīvi un priecāties par kokiem un putniem ārā. Nu, tas viss jau kaut kur cilvēka dvēselē ir. Viņš jau to dziļi zemapziņā, mēs visi gribam to vienkāršību, tīrību, dievišķumu. Un tas patiesībā arī var būt ļoti vienkārši. Tas viss ir vienkārši. Tas ir vienkārši ļoti īri. Mēs paši savā prātā uztaisam to visu par šausmīgi sarežģītu. Mēs uztaisam to atmošanos garīgo par kaut kādu tālu, kaut kādu gaismu tuneļa galā, bet tu tur nokļūsi apmēram... Tu nokļūsi tikai tad, kad tu sekosi kaut kādai mācībai. Jā, kaut kādam cilvēkam. Tad, kad tu kaut ko tur skaitīsi katru dienu. Tikai es zinu, kādas ir pareizās atbildes. Šitais ir labs. Un kāpēc tas... Tad tur jau ir tas kvalitātes aspekts, ko mēs gribam principā izsijāt. Izsijāt, kā paņemt to sietiņu, iebert tos miltus un pasijā viņus. Un kas tad beigās tur paliek? Un izcelt tās pērles, izcelt to vērtību, kas tiešām kaut kur tos cilvēkus arī spēja aizvest. Nemācot viņus, bet parādot viņiem, cik dažādi var būt, lai tu atrastu to savu piepildījumu un unikalitāti. Jā. Tajā visā. Un principā man liekas, ka ir svarīgi aizvirzīties uz to tēmu. Ja jau reiz līdz sabiedrībai nonācām, tad principā... kā vispār ieskicēt, kāpēc šādām idejām ir nozīme, kāpēc viņām ir svarīgi vispār piedzimt, jo kas tad galu galā šobrīd vispār notiek ar cilvēkiem? Tu domā par mūsu tām idejām vai ko? Es domāju par šīs idejas būtību kā tādu. Kāpēc ir svarīgi, ka tādas dzimst? Jo kas tad īsti notiek sabiedrībā, kas notiek vispār ar zemi un kāpēc ir visādi šie procesi, kas mums šobrīd vispār apkārt ārpasaulē notiek? Tik ārkārtīgi transformatīvi, citreiz pat smagi, nesaprotami, ka cilvēki var apjukt. Kamēr tu skatīsies ārā, tu būsi ļoti lielās frustrācijas situācijās un bailēs un tā. Un galu galā, kas tad īsti notiek? Man liekas, ka šobrīd vispār mēs esam ļoti unikālā situācijā, kāda nekad nav bijusi. Fakts. Jo pirmkārt ir mums tāda cilvēciskā krīze, ka liela daļa sabiedrības vienkārši vairs nespēj dzīvot pa vecam, liela daļa nevar, un ir cilvēciskā līmenī jāmainās. Otrs, mēs redzam arī, ka planētai pašai ir krīze. Arī visā dabā ir diezgan liela krīze. Mums. Jā, spogulis tiešais. Un trešais ir arī, tomēr es varētu teikt, arī tāda ekonomiskā krīze arī mums ir. Un visas šīs trīs krīzes tagad mums vienā kopējā punktā ir sanākušas. Tas nozīmē, ka neviens, kas atrodas uz planētas Zeme, arī pati planētas Zeme vairs nevar dzīvot tā, kā ir bijis līdz šim. Un neatnāks neviens ar burvi nūjiņu, nepavicinās un viss nemainīsies, kā pasakās. Pēkšņi viss beigsies. Katram būs jāsāk ar sevi. Jo galu galā jau īstenībā, kad tad beidzās krīzes? Ja mēs tā paskatāmies vispār uz pasauli, krīzes ir bijušas vienmēr. Kari beigušies nav nekad. Ja mēs esam godīgi pret sevi, mēs pastīsimies, ir valstis, kur tas nekad nav beidzies. Beigsim melot sev, ka tas, kas šobrīd notiek, ir pirmo reizi cilvēku dzīvē. Nē, tas nav pirmo reizi, tas nekad nav, tas vienmēr ir bijis. Un ir svarīgi saprast, ka tas viss ir mūsu iekšējais stāvoklis. Tas, ka mēs izvēlamies, ja manā valstī vai manā sistēmā principā šis nenotiek, tad tas neattiecās uz mani. Nē, tas vistiešākajā mērā attiecās uz tevi, jo mēs neesam atdalīti. Pasaule nav atdalīta, valstis nav atdalīts, cilvēki nav atdalīti. Un kāpēc tas ir svarīgi tā kopiena, tas, ka mēs vedam kopā līdzīgos, jo mēs veidojam šo lauku, kas spēj turēt. Sākumā varbūt kopienas lauku spēku, tad valsts kopienas spēku lauku un tad jau pasaules.
tam visam ir kāpņu un kaut kāda hierarhiskā, teiksim, tāda sistēma. Kā tad mēs vispār uzbūvējam, lai mēs neizsistos no šīm ārpasaules notikumiem, jo tomēr Zeme mainās, vibrācijas mainās. Laikmets ir nomainījies. Un ir jāsaprot, ka sistēma vairs nekad nebūs tāda, kāda viņa bija, lai cik ļoti cilvēki, kuri dzīvo tajā pagātnē, viņi domā, ka kaut kad jau kaut kas beigsies. Jā, man tāds sajūta, ka šobrīd tā sistēma, tāpēc, ka viss ir uz tāds pārējais posms, tāds sajūta, ka viss turās uz pēdējiem diedziņiem, un tā sistēma spiež uz cilvēku bailēm vēl vairāk nekā jebkāda tādā tas ziņā. Tas ir mehānisms, jo tas pietur un tas, pie ko tu vecā. teici, ka mums visiem jājūtās atbildīgiem, kad nav tā, ka tavā valstī tas notiek, ka visur citur tas nenotiek, un cilvēkiem it kā par to runā, bet cilvēkiem liekas, ka tā atbildības uzņemšanās ir pabļaustīties par to, cik viss ir slikti, vai arī, es nezinu, iet politikā, vai es nezinu, vēl kaut ko. Ielikt laiku Instagramā par jā, zin, kā cilvēki saka, tad, ja tu nerunā tur tajā savā platformā, tad tu neuzņemies atbildību, un tu esi daļa no problēmas, un man liekas, ka tas viss ir pilnīgi kājām gaisā sagrozīts, jo man liekas, ka uz to cilvēkiem būtu jāskatās tieši no tās perspektīvas, ka cik es pats dzīvoju saskaņā ar to savu iekšējo pasauli, tāpēc, ka no tā izaug viss ir tāds domino kauliņu efekts. Ja tu esi pilnīgi, ja tu dzīvo tikai prātā, ego līmenī, tikai bailēs, tikai tajās visās sistēmās, tad nekas fiziski nevar mainīties, ja arī mēs mēģināsim novērst visus tos karus un tā tālāk, jo tas, kā cilvēki cenšas to novērst, viņi cenšas novērst naidu ar naidu pret naidu. Tieši tā. Tas ir jāmaina pilnībā visa tā domāšana. Tas, kas ir jāpārslēdz, ir vienkārši klikšķis smadzenēs. Kad, kamēr tu nepārslēgsi iekšu, tu nekad neredzēsi, kā pārslēdzās ārā. Tas ir tā kā ir vienā krievu dziesmā tādi vārdi, lai būtu miers, ir nepieciešams karš. Tas ir kā absurdi. Ja? Un, jā, varbūt mēs varam tā teikt, mūsu valstī nav kara, bet tajā pat laikā varbūt, ka tavā ģimenē ir karš. Jā. Varbūt, ka tu karo ar savu māti vai ar savu tēvu, varbūt tu karo kādu citu savu radinieku. Ja? Tas arī ir karš. Principā jau mēs karojam savā iekšējā sistēmā. Vai tu karo pats ar sevi? Es domāju, lielākoties visiem tieši tā. Es domāju, ka tas ir tieši tā, jo viss pārējais jau izriet galu galā no mums. Protams, un tādi mazie kariņi, viņi pēc tam veido tālāk lielākas. Jo galu galā jau novedot pie esences, tā jau ir cilvēka vibrācija. Tad, kad mēs karojam paši sevi, mums automātiski uzmanība iet tur, kur ir tikai tas. Ir jāsaprot, kā tu pats vibrē, to tu redzi. Ko tu fokusējies, to tu redzi. Tā ir tava enerģijas virzība. Tātad, ja tu tik ļoti, ja cilvēkam ir tendence redzēt tiešām tikai to negatīvo, tātad cik negatīvam stāvoklim ir jābūt viņā pašā. Ka tas ir viss, ko viņš savā dzīvē redz. Jo man ir bijis tāds spektrs, kad es principā dzīvoju, es mēģinu attīstīt, es mēģinu vadīt, es mēģinu celt, likt kopā cilvēkus, radīt kaut kādas jaunas idejas, kas palīdz, kas virza, kas ceļ. Un tu saproti cilvēku, kuram ir rīt mēs mirstam. Un tev ir tāds, kur? Tev spridzina ārā. Kas notiek? Tu saproti, cik daudz dažādās laika līnijās principā cilvēku vispār dzīvo. Vienam ir šī līnija. Viņš redz savu realitāti. Katram ir pilnīgi cita filma. Katram mums ir sava realitāte, bet patiesība ir tikai viena. Jā. Un tā mums arī ir jādzīvo. Mēs nevaram cīnīties pret otru cilvēku realitāti. Mums jāpieņem, ka tā ir viņa realitāte. Bet patiesība ir tikai viena. Un patiesība ir... Man liekas, tā problēma ir tajā, ka cilvēkiem liekas, ka mēs visi dzīvojam vienā realitātē. Un ka viss, ko viņi var izdarīt, ir izmainīt savu dzīvi iekš tās realitātes. Man liekas, ka tas ir jāapgriež otrādāk un jāapstāst cilvēkiem, ka mums katram ir sava tā realitāte, jo objektīvi mēs līdz nomirsim, un varbūt arī tad vēl nezināsim, kā īstenībā tā realitāte izskatās, izklausās, jūtās. Mums ir jāpaņem, ka mēs katrs dzīvojam savā realitātē, un jāsaprot, ka tā ir tieša korelācija ar to, kas notiek mūsu prātā. Tas, ko mēs redzam, tas, ko mēs piedzīvojam. Un es gribu atrast veidu, kā cilvēkiem, kā uztaisīt to vēl vienu tiltu, kas šajā gadījumā būtu starp cilvēkiem, kas visu laiku staigā apkārt un skandina
par to, kas tu domā, tā ir arī tava realitāte. Un tad ir tie cilvēki, kas saka, tas ir pilnīgs kaut kāds sviests. Kāds varbūt tagad iedomājos, ka es gribu sviestmaizi un man neprādās šeit sviestmaizi, vai ne? Līdz tādam līmenim ir jāizaug. Tā ir citreiz. Bet tas, ko es gribētu ar šo kustību visu arī veicināt, ir izstāstīt cilvēkiem, kāpēc visas tās spirituālās lietas, ko cilvēki, tās frāzes, ko metā apkārt, viņas jau jūtās tādas tukšas un tiešām kā fairy dust, kas vispār tā kā neeksistē, bet kā tas tiešām veido tās likumsakarības. Un šajā gadījumā, kā domas veido tavu realitāti, tas ir tik vienkārši izskaidrojums, kā piemēram, kad tu iedomājies, ka tu tagad redzi, iedomājies, padomā par oranžu mašīnu, un tagad uz ielas visu laiku redzi oranžas mašīnas, vai tas nozīmē, ka viņas tur iepriekš neeksistēja? Nē. Tu viņus vienkārši redzi, jo tu esi pievērsis tam uzmanību. Tāpēc, ja tu nesaproti, ka tavas domas korelē ar to ārējo pasauli, tu nesaproti, ka domājot visu laiku lietas, tu pat nevis, kā cilvēks saka, tu pievelc situācijas. Tu varbūt visu laiku tur esi, bet tu esi akls uz to. Tu neredzi iespējas kaut kādas, tu nesadzirdi cilvēkus, kā tev vajadzētu viņus sadzirdēt, ja tu būtu pievērsis tam uzmanību. Un man liekas, ar to visu iekšējo darbu, viens no lielākajiem ieguvumiem ir, ka tu iemācies saredzēt sevi un tā sakārtot to savu iekšējo pasauli, ka tu reāli uztaisi to savu dzīvi tādu, kādu tu viņu vēlies, balstoties uz to, kas tev notiek šeit, un ja katrs mēs tā sākam darīt, tad kāpēc mēs tos karus vispār gribētu tas jau ir inicijēt? Tas, kas tu pateici īstenībā nosummējot, savalkot konkrēti visu to, ko tu tikko pateici. Kas tas beigās ir? Nomaini savu fokusu un tu nomainīji savu dzīvi. Beidz fokusēties uz kritiku, uz kaut ko negatīvu, uz to, kas tev informatīvi nevis palīdz augt, bet degradēties. Liec fokusu uz mīlestību, saskaņu, cieņu, respektu, interesi, zināšanām. Uz visu to ārpus man tirpiņš aizgāja. Kāpēc tu nevari nomainīt citu bildi? Un vēl konkrētāk, tas, ko tikko pateici, viens teikums vienkārši maini savu fokusu no ārpuses uz iekšpusi. Vienkārši maini savas reakcijas pret situācijām, kas notiek. Nevis uztver to, kā kaut kas notiek ar tevi, bet ka tas notiek tev. Un ka tu vienmēr no tā vari izvilkt kaut ko vērtīgu, kaut ko sev vajadzīgu, kaut ko no tā iemācīties, neatkarīgi no tā, kāds ir tas karš, kas notiek tā kā ārpusē. Vienkārši maini to fokusu un vienā brīdī sapratīsi, ka tev ir pilnīgi vienalga, kas notiek, jo tu esi spējīgs saglabāt to savu iekšējo mieru. Mēs jau varam likt to fokusu uz to negativitāti. Bet tu pazaudēsi dzīvi, tā ir cena. Ja tu liksi fokusu uz savu introspekciju iekšā, tu dzīvi iegūsi, jo tev sāks pavērties tas, ko es vēl varu, ko es vēl gribu, kur man ir jāaiziet, kā es varu izmainīt, lai es nedusmotos uz kādu. Kaut vai tam nav jābūt nekam lielam, tev nav jāpaņem lielas biznesa idejas tagad un jāsajūg prātā. Tev ir jāsāk kaut vai ar savu ģimeni, ar sevi, ne pat ģimeni. Kā man viens gudrs cilvēks pateica, sāc ar sevi, tad ar savu ģimeni, tad ar saviem draugiem, tad ar savu darbu, tad ar savu kolektīvu, tad ar savu valsti un tikai tad ar pasauli. Un cilvēku otrā secībā. Un šorīt, principā, notiek pilnīgi atžigāši. Kur mēs skatāmies? Man prezidents šito, man kaimiņš šito, mamma šito, un tad es esmu upuris tam visam, kas notiek, un ko tad es tagad varu izdarīt? Jā. Un tajā brīdī, ļoti svarīgi varbūt ir pateikt, lai cilvēks atdzird, tajā brīdī, kad mēs noņemsim savu uzmanību no lietām, kas ir bezjēdzīgas priekš mūsu dzīves, mēs iegūsim vērtību, kas sāk tieši mums atklāt mūsu dzīvi. Respektīvi, jābeidz reaģēt uz to, kas mums liek justies slikti, lai mēs beidzot sāktu saprast to, kas mums liek justies labi. Un tas ir pats sākums. Jāsaprot, kas mēs neesam, lai saprastu, kas mēs esam. Tā ir, jā, vieglāk ir izsvītrot to, ko tu negribi. Un tas sākās vienkārši ar sevis novērošanu no malas, novērot savas domas no malas, novērot savas reakcijas, savus vārdus, sākt saprast, kāpēc man gribas tā reaģēt, kāpēc sajūtu tās dusmas, tās bailes. Tāds viss sākās. Tāds viss sākās.
Un tā tas viss turpināsies. Un vēl ies tālāk. Vēl ies tālāk. Jā. Bet principā svarīgi ir saprast, ka nav jau tādas pagātnes, nav jau tādas nākotnes. Mums ir šis brīdis, arī šobrīd mēs šeit sēžam, lai mēs šobrīd kaut ko izmainītu. Un šis tagadnes mirklis vienkārši vilksies visu laiku. Ar šo projektu viņš vienkārši visu laiku būs šeit un tagad, kas cilvēkiem liek saprast, ka pagātne jau vairs neeksistē. Tas, ko mēs tikko pateicām, jau vairs nav. Jā. Mēs esam tikai šajā brīdī, un mēs varam izdarīt labāko nodomu, labāko vārdu, labāko darbu, ko mēs varam šobrīd. Un tas atstās pēdas pagātnē, un tas aiznesīs mūs kaut kur nākotnē, ja tas būs mums paredzēts. Un viens no šī sevis izzināšanas ceļa blakus produktiem ir tas, ka tu sāc arī, tu beidz gaidīt tās lietas, kā tu teici. Tu sāc to katru brīdi arī dzīvot. Jo tev ir interesanti ar sevi un ar savu dzīvi. Un tev vairs nav tas mākonis galvā, kas ir pilns ar tiem aizspriedumiem un tām bailēm un tām programmām. Tu burtiski redzi skaidrāk, un tev vairs nav nepieciešamība izbēgt no šitā momenta un aizbēgt no sevis šajā momentā, kaut ko gaidīt, jo tu jūties jau pietiekami tagad. Piepildīts. Un pat ja šajā mirklī tev kaut kur sāp vai kaut kas nepatīkam, tik un tā mēs to pieņemam, jo ir arī mums saulainas dienas un lietainas. Jo reāli jau mēs taču esam dzīvi cilvēki. Nu, tieši tā, jo reāli kas tad beigās ir sāpes atgādinājums, ka mums ir jāpievēršās sev. Un Elīna, piemēram, bez savām sāpēm nebūtu saņēmusi no debesīm divus vārdus. Nebūtu nospiest uz ceļiem, nesaņem savu ideju. Paldies par šo situāciju. Skaistākais, kas var notikt, grūtības un skaistākais, kas ar cilvēku var notikt, jo grūtības ir vienīgais impulss pārmaiņām. Ja mēs esam iesprūduši tik tālu, ka mēs neredzam to dabiski, tad tas ienāk kā signāls no augšām ir laiks. Un es domāju, ka mēs jau varētu, man liekas, kaut kur apaļoties. Tīri arī tas, ko man vēl īstenībā, kādam gribās vēl kaut ko pateikt droši, bet tas, ko man gribās vienkārši pieminēt, ka mēs esam iegājuši pilnīgi citā laikmeta attīstībā. Un ir jāsaprot, ka viss šis, kāpēc tas notiek un dzimst, ir tāpēc, ka jaunais laikmets ir par sevis izzināšanu. Tā ir jaunā laikmeta galvenā iezīme. Ka mēs beidzot sākam pievērsties garīgām vērtībām, kas patiesībā būvē arī mūsu materiālo pasauli. Tajā brīdī, kad mēs sāksim matēriju būvēt caur garīgumu prizmu, tas viss būs daudz stabilāk, kvalitatīvāk, vērtīgāk, un mēs beigsim apjukt tajā, kas mums notiek apkārt, jo mēs beidzot būsim izveidojuši kaut ko vērtīgu. Un to, kam ir nozīme, kas neliks mums nevis pazust, bet kas liks mums atrasties. Jā, jo tajā mirklī, kad cilvēks apzinās to savu unikālo vērtību, to, kas viņš patiesībā ir, tikai tad viņš var ar šo savu pienesumu ielikt iekšā to enerģiju tajā kopējā laukā. Bet kamēr viņš nav apzinājies, viņa vietiņa ir tukša. Tas ir tā kā lielā puzles gabaliņā. Tev ir jāsaprot, vai tu esi maliņas, stūrītis, vidiņš, gaišs vai tumšs, ja kādas ir tās tavas šķautnītes. Jā, burtiski atrod savu vietu pasaulē. Jā, tajā savā vietiņā, un tad varbūt tajā puzlē arī saliekās visa lielā skaistā bilde, bet kamēr tu mēģini būt kāds cits gabaliņš, vai kamēr tu vispār nesaproti, kas tu esi par gabaliņu, kāpēc vispār esi gabaliņš? Jā, tikmēr tu nepabeidz šo te kopējo bildi, tāpēc mums ir jāatrod katram tas mūsu vissvarīgākais, kas mums pašiem ir visnozīmīgākais. Un tad mēs arī šo savu ieguldījumu dosim tajā vispārības labā. Un mums katram ir ko dot. Katram. Katram. Jā. Jā. Mani vārdi, galavārdi šeit. Tā tie ir ļoti skaisti galavārdi. Es tad arī varu pateikt savus galavārdus. Es ceru, bet es zinu, ka mēs ar šo visu projektu un virzību un kustību parādīsim cilvēkiem, ka tiešām katrā no mums ir slēpjas liels spēks un jēga. Un tas vienkārši nav iespējams, ka kāds cilvēks, kas staigā uz šīs zemes, nav vērtīgs, ja jau viņš šeit ir. Ja tu eksistē, tad tev te ir jābūt. Es tā uzskatu. Un tas, ko mēs centīsimies cilvēkos kultivēt, ir, lai viņi paši
nonākt pie tās savas vietas tajā puzlē. Un esot pēc iespējas īstākas un autentiskākas, mēs centīsimies citus cilvēkus arī iedvesmot tādiem būt, nevis uzspiežot savas pārliecības, savas patiesības, bet dodot instrumentus, kā cilvēkiem strādāt pašiem ar sevi, nonākt pašiem pie saviem, izdarīt pašiem savus secinājumus, beigt meklēt tās atbildes ārpusē, sākt viņas meklēt iekšpusē. Un tādā veidā veidojot labāku pasauli. Mums visiem. Jo šajā visumā nav tādas lietas kā sagadīšanās, ir tikai sinhronitātes. Un viss ir dievišķi orķestrēts šajā zemē. Vienalga, kā tas būtu. Visam ir nozīme un visam kaut kur ir tums, kaut kur ir gaisma. Visam vieta būt. Jā. Un visam ir tiesības būt. Un visam ir jābūt, lai mēs spētu izaugt par kaut ko vairāk. Un lai šīs idejas top. Look inside. Look inside.